viņi maksās par siltumu to, ko maksā uz nofiksēšanas brīdi, kāds bija tarifs. Nu, un tas ir, teiksim tā. Ja mēs šodien Jelgavā cīnāmies par to, ka tarifs mums samazināsies par 30%, ja mēs būtu piekrituši, viņi arī bija pie mums. Mēs vienkārši nepiekritām. Tad mēs arī varējām saņemt, teiksim, ļoti daudz mājas, viņi būtu paņēmuši, tāpēc, ka nekas nav jāmaksā, ja? Vienu kapeiku viņu nejāmaksā, bet līgumā, kā es minēju, šie nosacījumi. Ja mēs zinām šodien, ja, ka tarifs mums šogad kritīs par 30% mazāks kā pagājušā gadā, ja mēs būtu nofiksējuši kā viņi piedāvāja šo tarifu augsto, ja, kāds ir tad iedzīvotājiem, tā pārmaksa būs, tur arī 20 gadus viņi maksās visu laiku šo starpību. Ja? Sildarībā no visiem ieguldījumiem. No visiem ieguldījumiem, ja, un es uzskatu, mēs arī esam parēķinājuši, ja, ka tas ir diezgan liels risks iedzīvotājiem, ja. Nu, Valmiera to ir atļaujuši, jo Valmiera droši vien to atļauj ne jau tāpēc, ka tās bija, ne jau tāpēc, ka viņas bija pašvaldības uzņēmuma apsaimniekotāju mājas. Nu, bet lielākoties tur ir privāti apsaimniekošana. Jā, bet Valmiera nav vienīgais piemērs. Nu, tās ir lielākās, un šitās ir tās firmas, ja, kuras ļoti, ļoti daudz ir uzvedušās, un par tām vajag arī atklāt parakstīt, ja. Par viņām ir rakstījuši, teiksim, arī mūsu specialists, arī, teiksim, šis pats Latio, kurš ienāk Jelgavā ar tikai siltināšanas projektu, ja. Tātad viņi nosacījumi. Nu, es tāpēc saku, pagaidīsim, ja, kā cilvēki. Tas, ka cik apmierināt būs, nezinu, kad gada beigās, nākamgad? Ne, nu tad, kad viņiem, pēc 5 gadiem, kad viņiem viss, ne. Pagaidiet, ja, nu, paskaitiet. Ne, nu, jūs viņiem paskaitiet līdzi. Ja. Pēc 2 gadiem, iedodiet. Nevar ļaut cilvēkus arī iegrūst nelaimē. Ja? Tā tas liekas, ka tas ir ļoti skaisti, ja? Viss tas ļoti labi, bet teiksim, nu, mēs par to esam pretim, ja mēs varam paši sarēķināt, ka tas nav izdevīgi mūsu iedzīvotāji. Vai viens variants nebūtu kā to razumu tomēr kustināt uz priekšu, izvēlēties tādus saprātīgākus, tagad krīzes laiks, pensionāri daudz, viņiem tie kredīti ir tāds vietas, vai ne? Nu, mazākas tās summas, varbūt nosiltināt tieši tās trakākās vietas, nevērsties šos 200 000 projektus, es uz tādu arī neparakstītos, man būtu vēl, protams. Ir mazie projekti, tagad ir šie ministrijas, teiksim, ekonomikas ministrijas šie projekti, kur ir nosacījums, ja, teiksim, arī mazs projektiņu iet, tikai jāpanāk energoefektivitāte, cik Jelgavā tāda ir? 20%. Cik Jelgavā tāda ir? Patreiz vienu mēs tūlīt parakstīsim. Plānots ir kāds un bez var pabeigts. Turpin, ja. Es vienkārši to stratēģiju jums pasaku, ja. Bet šeit tas iespējas radies, ka tā stratēģija ir uz tādiem maksimāliem projektiem. Arī jūs pirms vairākiem mēnešiem jūs teicāt, uz šo programmu, es ar jums runāju, tieši jūs teicāt, uz maksimālo summu iesim. Jā, nu redzi, kāpēc uz maksimālo summu? Ja 50% saņem Eiropas finansējumu, ja, un 50% paši, tas nozīmē, ka jau lielāka māja un lielāka summa apbūs, tad to lielāka efektu. To var ļoti viegli saprast, protams, bet tie 50% arī nozīmē lielu to slogu tieši iedzīvotāji. Viņam tad ir jāmaksā, vai ne? Tāpēc viņš ir domāts, teiksim, ekonomiski izdevīgāks ir liels, jo lielāk tie 50%. Tad ir, ja mazs, tad tas iegūms, tas 50% arī mazs, ja? Nu, tāpēc tā ir domāts, ja? Ir matemātiski, tas nav nekāds tur. Nē, ir tā patīga mēja 14 māja, kur ir par 30-40 tūkstoši. To jau viņi paši nosiltina. Pa kādu naudu? Nu, jūs naudu, bet summa, bet nav jau runa, no kurienes nauda nāk. Labi, ka 5000 procentu maksā mums klāt nāktu, bet tā summa ir neliela. Tie nav 200 000, teiksim. Un ieguvums ir ļoti redzams. Nu, labi, viņš tur mēs varam diskutēt, jā. Bet diskutējam. Jā, noteikti, jā, paldies. Jāsaka, paldies, ka mēs varam izteikties jūsu avīzē un padiskutēt. Tad pirmais, ko gribētu pateikt, jā, tad mēs šo projektu uzsākām jau sen.
jo zinājām, ka tāds būs, un mēs tādu pirmais tāds solis bija mums veikt tādu aptauju. Un šajā aptaujā mēs piedāvājām iedzīvotājiem visus iespējamos šos te energotaupības pasākumus ar aptuvenām izmaksām, kādas mums var būt. Un šajā aptaujā jau mums izkristalizējās 60 mājas, kuras bija mieru startēt, ja? Jo mums tomēr ir 280 mājas, kas pieslēgt centralizētais siltuma apgādē, un ar 280 mājām uzreiz runāt, tas nav prāta darbs. Tāpēc mums sākās tas pirmais posms ar šādu aptauju. Cik viņa bija ātri, mēs viņu paši sagatavojam, bez speciālistiem, varbūt tur varēja būt kritika, bet tomēr tās 60 mājas mēs ieguvām, kuras bija, vismaz vairums bija mieru šajos projektos piedalīties. Tad, kad mēs sākām runāt ar viņiem, ja, tad pirmais jautājums, vai jāņem kredīts. Ja. Un te sākās tā, ko jau Šeņokungs teica, vispārējā anti-eiforija, kas mūsu Latvijā pret kredītiem. Palasiet, es nezinu, jūsu avīzē, bet paskatoties televizoru, mēs redzam, tur atņem kaut ko, tur nevar samaksāt, tur tāda programma, ja. Tas ir viens no lielākajiem biedriem mūsu tomēr klientiem. Ir jau vēl viena lieta, ja, arī šajā mājā Daņielā 3 pēc sapulces notikās tāds gadījums, ka mūsu valdība noņem mūsu pensionāriem 10%. Un tad uzreiz atnāca mums pāris pensionāri un pateica, mēs atsaucam savus parakstus. Ja, tie ārējie faktori, kas tomēr iespaido šo nevēlēšanos piedalīties šajā projektā. Mēs tāpat vēl joprojām strādājam. Patreiz 15 mājas ir tādā pakārtā stāvoklī. Es būšu maiņticīgs un nenosaukšu viņas. Jo iepriekšējā reizē mēs nosaucām, uzrakstījām tādu māju kā Materiāla 33, un tur sacēlās lielu ažiotāžu, ja, un arī šeit var pateikt, ja, ka šajās sapulcēs citē tomēr vai jūsu avīzi vai jūsu Krievu avīzi, ja, kurā ir pateicis viens otrs deputāts, ja, kad labāk ir nojaukt šo māju nekā viņu siltināt. Ja, un tas tomēr arī ir viens, es tomēr šeit ar piekritīšu. Ja. Es saprotu, ka ir nepieciešams katram savu viedokli izteikties, ja, bet ja viņš ir tomēr pretī galīgi valsts programmai kādai, ja, tad es nezinu, kā to tomēr vajag darīt. Ja. Tas tāds piebildīt.